Mans mērķis ir pastāstīt par entropijas radītu spēku. Vai jūs zināt, kas ir entropija? Kurš nezina, kas ir entropija? Ok, tas nozīmē, ka jums šī diena ir kaut kā jāatkārto, jo jums taču stāstīja, kas ir entropija. Man solīja, ka jūs zināsiet, kas ir entropija. Jūs zinat, bet jūs nezināt. Īsā atbilde, entropija ir nesakārtotības mērs. Garāks skaidrojums tūlīt būs. Viņam būs arī matemātiskais formulējums. Brīdinu, ja kādam nepatīk matemātika, tad ir grūti. Jo es pārstāvu teorētisko fiziku, un teorētiskā fizika tas ir ļoti daudz matemātika un nedaudz fizika, ļoti daudz formulas un nedaudz skaidrojums tam, kas tur ir apakšā. Es centīšos šodien vairāk pastāstīt, kas ir apakšā, un mazāk uz tāfeles būs daudz formulas, es daudz stāstīšu par fiziku, es ceru. Tā, sāksim par to, jūs zināt, kas ir spēks. Kurš nezina, kas ir spēks? Ok, super. Ja šeit ir dota potenciālā enerģija, burtiņi ir mazāk nekā man šķiet, ka es uzliku, bet nu lai ir. Iedomāsies, ka tā bedre, kas man te ir uzzīmēta, es kaut ko saspēdīju, bet nekas nenotika. Tā. Šitā bedre, kas man šeit ir uzzīmēta melnā, tā ir potenciālā enerģija. Potenciālā enerģija samazinās. Potenciālā enerģija samazinās, tad spēks ir vērsts pa kreisi. Tātad, ja bumba atrodas labajā pusē, tad spēks ir vērsts pa kreisi. Ja bumba atrodas kreisajā pusē, tad spēks ir vērsts pa labi. Spēks ir vērsts tajā virzienā, kurā potenciālā enerģija samazinās. Bumba parasti ripos bedrē iekšā, pareizi? Nu re, tas ir tas, ko es saku, tikai matemātiskāk. Jautājumi. Kāda atšķirība? Rampa raksturo potenciālo enerģiju, jā. Jo tu atrodies augstāk rampā, jo tev ir lielāka potenciāla enerģija. Jo tu atrodies zemāk rampā, jo tev ir mazāka potenciāla enerģija. Jo tu atrodies augstāk, jo tev ir lielāka potenciāla enerģija, jo tu atrodies zemāk, tev ir mazāka potenciāla enerģija. Ir saistība. Ok, matemātiski to es varu pierakstīt, ka enerģijas izmaiņa mainoties x-am, tas ir tas, kāds ir šīta grafikas līpums. Ja šeit funkcija aug, tad spēks ir vērsts pretējā virzienā. Ja šeit funkcija dilst, iet uz leju, tad spēks arī ir vērsts tajā virzienā, kurā viņš dilst. Izklausījās sarežģīti varbūt. Tas mums varbūt noderēs, ka tur tā mīnus zīme ir, pēc tā mēs vēl varbūt atgriezīsimies. Vai entropija ir enerģija? Kā jums šķiet? Kurš domā, ka entropija ir enerģija?
Kurš domā, ka entropija nav enerģija? Ok. Jums abiem diviem ir taisnība. Un kāpēc? Tā es ne to spiežu. Jūs atceraties šādu formulu? Jūs noteikti atceraties šo formulu. Forša formula. Kurš vainīgs pie formulas? Boltzmans, ideāli. Jūs visu zināt. Ko formula raksturo? Entropiju. Ideāli. Kas ir tas omega? Tā nav konstanta, tas ir iespējamo stāvokļu skaits. Iespējamo mikrostāvokļu skaits makrostāvokļu situācijai. Piemēram, es stāvu šeit. Tas ir viens stāvoklis, ko jūs labi redzat, bet ļoti daudz dažādi molekulu stāvokļi mana iekšienē izraisīs šo pašu manas stāvēšanu šeit. Jautājums, cik daudz ir šādi stāvokļi? To nosaka tas omega. Jo viņi ir vairāk, jo lielāka iespēja, ka es šeit stāvēšu. Kāda ir mērvienība entropijai? Jā, tātad mērvienība entropija ir tāda pati kā mērvienība tai konstantai, kas tur ir priekšā, jo stāvokļu skaits, kas šeit ir omega, viņš ir bez mērvienības. Ja es paņemu logaritmu, bez logaritmam, kā arī nav mērvienības, dabūšu, ka entropijai ir tā pati mērvienība, kas priekšā esošajai konstantai, Boltzmaņa konstantai. Lai es dabūtu enerģiju, kas man jāizdara? Kāda ir enerģijas mērvienība? Džauls. Kas man jāizdara ar entropiju, lai dabūtu enerģiju? Jāpareizina ar temperatūru. Tā kā tie, kas teica, ka entropija nav enerģija, teica pareizi, jo mērvienība ir nepareiza. Tie, kas teica, ka entropija ir enerģija, ja mēs pareizināsim to ar temperatūru, mēs dabūsim enerģiju. Tātad tā ir enerģija. Jautājums, vai tā ir enerģija, vai tā nav enerģija, par to mēs tūlīt parunāsim. Lai tā būtu enerģija, kam ir jāizpildās? Kaut kur jātiecas. Labi. Kas man tur bija nākamais, es neatceros. Jā, tur ir tas, ko es gaidīju. Kam ir jābūt, lai mēs to varētu nosaukt par enerģiju? Spēkam, varbūt. Vai siltums ir enerģija? Siltums nav enerģija. Lai tā būtu enerģija, tam jābūt stāvokļa funkcijai. Un entropija ir stāvokļa funkcija, viņa raksturo kādu makrostāvokli, un temperatūra arī ir stāvokļa funkcija, tātad entropija reiz temperatūra ir stāvokļa funkcija, tāpēc tā ir enerģija. Ja tā nav stāvokļa funkcija, kā piemēram siltums, kurš plūst no viena ķermeņa uz otru, jā, viņam ir mērvienība enerģija, jā, viņš raksturo enerģijas izmaiņu, bet tā nav enerģija. Tas ir tāpat kā darbs nav enerģija. Darbs ir enerģijas izmaiņa. Tāpat tā siltums būs enerģijas kaut kāda izmaiņa. Bet tā pati nav enerģija. Bet es saku, ka entropija pareizināt ar temperatūru ir kaut kas ļoti līdzīgs enerģijai, ir tikai viena problēma. Spēks, ja mēs mēģināsim ieviest spēku, tad ko jūs zinat par entropiju? Ko entropija grib izdarīt? Entropija cenšas palielināties. Ja iepriekšējā grafikā jūs redzējāt, ka enerģija cenšas samazināties, tad entropija dara taisni pretējo. Entropija ies uz punktu, kurā ir vislielākā, mēs iesim uz punktu, kurā ir vislielākā entropija. Entropija cenšas palielināties. Tāpēc spēks, līdzīgā veidā mēs varam ieviest spēku, ir entropijas izmaiņa pret attālumu, tikai šoreiz ar plusa zīmi, jo viņi ies uz maksimumu, nevis uz minimumu. Tātad entropija centīsies maksimizēties. Kāpēc gals šeit iet uz leju? Man tā uzzīmējās. Kam negadās? Šeit ir problēma ar līkni, jo viņa apliecās, sāk iet uz otru pusi. Tur kaut kas ir dīvains, jā. Kas ir svarīgi, temperatūra ir konstanta. Mēs pieņemsim, ka temperatūra ir konstanta. Vienkāršības labad. Kaut kad mums arī temperatūra nedaudz mainīsies, un no entropijai mēs izmantosim
Boltzmann formulu. Mēs pie viņas vēl atkal atgriezīsimies. Mums, diemžēl, tā kā tur parādījās logaritms, tad būs vajadzīgs logaritma īpašības. Kurš zina, kas ir logaritms? Roku mešs, nav tik traki, kā es cerēju. Kurš nezina, kas ir logaritms? Ok, pusi uz pusi. Tad tie, kur nezina, būs crash course pāris minūtes, un mēs zināsim, kas ir logaritms. Tie, kas pacēla roku pirmajā reizē, piedodiet, bet šis būs atkārtojums. Un atkārtošana, kā zinām, zināšana māte. Tad logaritms ir tāda lieliska funkcija ar lielisku īpašību, ka, ja mēs sareizinām divus lielumus un paņemam logaritmu no tā, tad mēs reizināšanu, divu lielumu reizinājumu esam pārvērtuši par divu lielumu summu. Tas ir galvenais, kas jums jāzina par logaritmu. Ja mums būs divi lielumi vienādi, tad a reiz a šeit būs a kvadrātā. Bet ja mēs paņemsim logaritmu, tad tie būs divi logaritmi no a. Un tā ir otra īpašība, kas ir jums jāzina par logaritmu, ka ja mums tiek pareizināts ar kaut kādu skaitli n logaritms, tad tas vienkārši ir n, šeit kā reizinātājs nāk priekšā un pareizinām logaritmu no a. Tā ir otrā īpašība. Un tad ir trešā īpašība. Es jau nedaudz baidos. Bet tas ir, ja jums ir dalījums, tad mums summa pārvēršas par starpību. Un tagad nākamais jautājums, cik no jums ir mācījušies matemātisko analīzi? Ir dažas rokas, tas ir forši. Citi no mums nezin, par ko es jautāju, kas ir matemātiskā analīze. Labi, lai notiek, mums vajadzēs šādu īpašību, ka, ja mums ir lieluma izmaiņa no logaritma, tātad izmaiņa logaritmam no kaut kā, tad iedomājamies, tas ir lielums a, pieskaitīts viņam kaut kas neliels klāt un atņems logaritms no šī paša lieluma a. Izklausās varbūt sarežģīti, bet izrādās, ka šo te izmaiņu no logaritma mēs varam uzrakstīt kā vienkārši izmaiņa dalīts ar pats lielums. Tas ir aptuveni viens un tas pats. Izklausās dīvaini, kādreiz jūs to uzzināsiet, ja jūs nāksiet studēt, tad pirmajā kursā es to noteikti jums parādīšu. Ne pirmajā lekcijā gan, bet man šķiet, ka 5. bet pie manis šis te tiek mācīts. Un tie, kas to neiemācās, nav tik laimīgi cilvēki, kā tie, kas to iemācās. Un vēl pēdējā īpašība ir to, kas vispār ir logaritms īstenībā, ar ko parasti sāk stāstīt par logaritmiem. Tad, ja kaut kāds logaritms no kaut kāda lieluma a ir lielums b, tad a ir kaut kāds skaitlis pakāpē b, kur kaut kāds skaitlis man ir uzrakstīts kā bet, ja jums vajag iedomāties, tad tas e vietā varbūt, piemēram, jūs varat iedomāties skaitli 3, un tas būs gandrīz tikpat pareizi, kā neiedomāties, ka tur ir skaitlis 3 vai ka tur ir skaitlis e. Jā, tātad jūs varat iedomāties, ka, ja jums šeit, piemēram, ir logaritms no, pieņemsim 27, tad tas būs aptuveni 3, jo 27 ir 3 pakāpē 3. Tātad, kurā pakāpē mums jāpaceļ skaitlis 3, lai mēs iegūtu 27. Nu, tas ir aptuveni, ko dara logaritms. Ja viņš pasaka, kurā pakāpē mums jāpaceļ skaitlis 3, lai iegūtu to, kas mums tur ir. Pareizā vērtība tam e nav gluži 3, bet pieņemsim, ka tas ir 3. Šodienai derēs. Šeit ir jautājums, kā to var redzēt. Tas vārds to ir domāts entropijas spēks. Tas spēks, ko es rādīju iepriekš. Un tagad mums vajag dažus piemērus, kur mēs varam redzēt, ka entropija rada spēku. Un es sākšu ar tādu vienkāršu gadījumu, kā ideāla gāze. Kurš zina, kas ir ideāla gāze? Jūs šodien noteikti taisījāt laboratorijas darbu par to. Kurš zina, kas ir ideāla gāze? Paceļ roku. Kurš nezina, kas ir ideāla gāze? Ok, jūs šodien taisījāt laboratorijas darbu par to, kas jums biekšā bija tajā traukā. Es nezinu, kāds kolba, kas jums tur bija par trauku. Šļirce. Tas, kas iekšā tajā šļircē bija, to jūs uzskatījāt, ka tā ir ideāla gāze. Ja? Tātad, kas ir ideāla gāze? Ideāla gāze, mēs pieņemam, ja temperatūra ir konstanta, tad mēs varam izreikināt ideālas gāzes enerģiju, un kas ir pats interesantākais, šī enerģija nav atkarīga no tā, cik liels mums ir trauks.
Tas ir atkarīgs no tā tikai kāda ir temperatūra un cik daudz daļiņu mums tur ir iekšā. Ja? Tas nozīmē, ka mēs nevaram pateikt, ka enerģijas izmaiņa mums rada spēku, jo enerģija neizmainās. Ja mēs palielinām trauku, bet neizmainām temperatūru. Bet mēs zinām, ka tur ir spēks, kas spiež to trauku palielināties. Un izrādās, tas, kas spiež šo trauku palielināties, ir entropijas izmaiņa. Entropija grib pieaugt, tāpēc viņa grib šo trauku lielāku. Kā mēs ieviesīsim entropiju? Mēs uzzīmēsim rūtiņas. Mēs pateiksim, ka mums tur ir daudz mazas rūtiņas. Katrā rūtiņā mums ir iespēja daļiņai atrasties, vai daļiņai neatrasties. Un tagad mums vajag izreikināt, cik daudz iespējas, ka mums N, tā šeit bija N daļiņas, ka mums spēja atrasties, N daļiņas spēja atrasties šajā te traukā, kur vienas rūtiņas izmērs mums ir kaut kāds maziņš tilpumiņš. Un pieņems, ka tās daļiņas ir pietiekami, ka tie mazie tilpumiņi ir pietiekami maziņi, daļiņas ir pietiekami maz. Tādā gadienā mēs varam pateikt, ka mums vienkārši vajag saskaitīt, cik mums ir rūtiņas. Katra bumbiņa var atrasties jebkurā no tām rūtiņām. Tur to daļiņu ir tik maz, ka tur viņi var atrasties jebkurā rūtiņā. Mums vienkārši vajag saskaitīt, cik ir rūtiņas, tad variantu skaits pie noteiktā tilpuma V, mums ir vienkārši rūtiņu skaits pie noteiktā tilpuma V, un katra daļiņa tā kā var atrasties jebkurā rūtiņā, mums vienkārši vajag sareizināt kopā visas šīs te varbūtības. Pirmajai daļiņai atrasties kādā no rūtiņām, varbūtība otrajai daļiņai atrasties kādā no rūtiņām, varbūtība trešajai daļiņai atrasties kādā rūtiņā. Un kopā mēs iegūstam, ka visu variantu skaits mums ir vienkārši šo te tilpuma attiecība pakāpē, cik ir daļiņas. Un mēs atceramies, ka entropija mums ir Boltzmaņa konstante reiz logaritms no šo te variantu skaita. Cik mums ir mikrostāvokļi, kas atbilst vienam mikrostāvoklim ar noteikto tilpumu, cik tur ir daļiņas. Tālāk tīrā matemātika. Veicam nelielus aprēķinus, ko mēs darām. Mēs izrēķinām entropijas izmaiņu, kas ir, ieliekam omegu iekšā, ja mums ir beigu tilpums, sākuma tilpums, tātad divi dažādi tilpumi, sākumā tilpums, beigās tilpums. Pieņemsim, ka tilpums nedaudz palielinājās. Vai samazinājās. Nu, ņemsim sākumā gadījumā, ka tilpums nedaudz palielinājās nedaudz tilpums, palielinājās rūtiņu skaits. Palielinājās rūtiņu skaits, palielinājās iespējamo stāvokļu skaits, kurā sistēma var atrasties. Ideāli. Un paņemam logaritmu no tā, piereizinām Boltzmaņa konstanti, izmantojam logaritmu īpašības. Rezultātā mums šeit tas skaits N iznāk priekšā katram logaritmam, vienam logaritmam, otram logaritmam, iznesam pirms iekavām. Tad mēs varam dalījumu uztaisīt kā logaritmu starpību. Un, ko mēs ieraugam, ka mums ir viena alga, cik liels ir tas rūtiņas izmērs, ja viņš noīsinās. Ja, viņš tur īstenībā pazūd. Bet mums ir svarīgi, lai šīs rūtiņas ir pietiekami maziņas, jo citādi mums šo te vietu skaits, kur daļiņas var atrasties, būs pārāk mazs, un tad sāks spēlēt tur citi statistikas efekti, par kuriem es negribu šodien stāstīt. Tad mēs dabūnam formulu, ka mums vienkārši starpība no logaritmiem. To es varu izmantot, ka mums ir logaritmu izmaiņa, tātad, un es izmantoju to īpašību, ka es logaritmu izmaiņu var izmantot vienkārši kā tilpumu izmaiņu, dalīts uz pašu tilpumu. Un es ļoti ceru, ka šo formulu jūs esat redzējuši, ko es uzrakstīju. Ja jūs neesat viņu redzējuši šādā formā, tad jūs viņu noteikti esat redzējuši kaut kādā līdzīgi šādā formā. Ja, tātad šī formula ir tā, ko jūs šodien izmantojāt, lai noteiktu nulles temperatūru. Varbūt ne gluži šādā formā, bet formā, ka N reiz KB reiz T dalīts uz V ir spiediens P. Jūs kaut ko tādu droši vien izmantojāt. Un tad otra daļa, ka tilpuma izmaiņa dalīts uz X izmaiņu ir laukums. Tad, ja mums tilpums nedaudz palielinās, paejot pa gabaliņu
x uz priekšu, tad tas ir tas pats, kas pareizināt to ar šķērsgriezuma laukumu. Un spiediens reiz laukums, no vienas puses ir spēks, no otras puses tas izrādās arī ir spēks, un tas izrādās ir entropijas spēks. Ja jums skolā māca, ka ideāls gāzes radīts spēks ir kaut kādas enerģijas izmaiņa, tad savā ziņā tā ir taisnība, bet jūs varat pateikt, ka tas ir arī entropijas pieaugšanas dēļ rodas šis spēks. Tas spēks, kāpēc ideāli gāze spiež savām sienām, ir tāpēc, ka tā grib palielināt savu entropiju. Grib tikt ārā no tās kastes, jo tur viņai būs vairāk vietas, kur atrasties. Vēl kāds spēks? Sedimentācija. Vai kāds zina, kas ir sedimentācija? Kurš zina, paceļ roku? Tur ir roka. Roku mešs? Nē, nav roku mešs. Tad, ja jūs iebarat smiltis ūdenī, kas ar viņām notiks? Dubļi, jā. Ja jūs pagaidīsiet, kas ar dubļiem notiks pēc kāda laika? Sacieties, ok, tas ir ļoti ilgi gaidīt, ne tik ilgi gaidīt līdz sacietē. Saslāņosies, tieši tā. Tas sedimentācija ir šī saslāņošanās. Ka jums nogrimst apakšā blīvākais, jā, pa lielam nogrimst apakšā daļa paliek virspusē, tā augšpusē ir bišķi tīrāk, apakšpus parasti ir ļoti dubļaina. Jā, tad augšā ir mazāk dubļi, dziļāk ir vairāk dubļi. Un, jā, tas arī izrādās saistās ar šo te pašu efektu, ko sauc, ka gribas entropiju palielināt. Te ir vēl viena problēma, kas nāk klāt, tas ir smaguma spēks. Tātad pirmais, ko es darīšu, lai dabūtu kaut kādu formulu, man gribas zināt, cik daudz katrā slānī ir šīs te daļiņas. Tad, ko es darīšu, saskaldīšu viņu horizontālos līmeņos, un katrā horizontālā līmenī mums būs n daļiņas. N ar indeksu I, jo I-tais slānis mums ir I-tajā slānī ir N ar indeksu I daļiņas. Ok. Es ceru, ka tas vēl nav sarežģītais koncepts. Mēs varam saskaitīt, cik katrā daļiņā ir. Ja, tā, šeit man augšā ir, te ir 3 daļiņas. Tur augstāk nav nezkapēc neviena, kaut kā tā gadījās. Te ir 4. Tātad, jo ejam zemāk, jo viņām vajadzētu būt vairāk. Jautājums, kā tad ir šī te formula, pēc kuras var pateikt, cik daļiņas ir kurā līmenī. Lai to izdarītu, mums vajag spēku. Un spēku es dabūšu no tā, ko es tikko ieguvu. No iepriekšējā slaidā, ko es rādīju, mums bija spēks. Spēks bija laukums reizes spiediens. Šī gadienā, ja mums ir divi slāņi, es ņemšu spiedienu starpības starp blakus esošajiem slāņiem. Spiedienu starpību mēs ņemsim, mums radīsies no tā, ka mums ir dažāds daļiņu skaits augšējā līmenī un apakšējā līmenī. Tātad mums ir dažāds daļiņu skaits augšā un apakšā, tāpēc mums rodas, kas ir spiedienu starpība. Un tad pārējie lielumi paliek tādi kā nemainīgi, Boltzmann konstanta nemainās, temperatūra mums visur ir vienāda, tilpums katram slānītim mēs pieņemsim, ka ir vienāds. Šeit mums rodas, ka jāpareizina ar A, un tad šis te tilpums A dalīts uz tilpumu V, ja tilpums dalīts uz laukumu, mums dod viena slānīša, kāpēc mums to pusiet, interesanti. Tātad šī te tilpums dalīts uz laukumu mums dod augstumu starpību, tātad tā slānīša augstumu. Ja es tilpumu izdalu ar laukumu pamata, tad es dabūnu, kāds ir šis te augstums tam vienam slānim. Ļoti labi. Un kas tālāk? Kas ar šo te spēku notiek? Mums it kā šis spēks gribētu izlīdzināt, lai visās vietās ir viens un tas pats daļiņu skaits. Bet nav visās vietās daļiņu skaits. Kāpēc? Gravitācija. To es vēl teicu. Kāds uz mani klausās, tas ir pozitīvi. Tieši tā jums pretī darbojas gravitācija. Ja? Un gravitācija darbojas uz visām n daļiņām. Tātad šis te spēks, kas mums ir šeit augšpusē, tiek kompensēts ar visu n daļiņu gravitācijas spēku. Akal n pārnesam uz otru pusi, delta H pārnesam uz otru pusi, un es iegūstu kaut ko līdzīgu, ko jau es izmantoju, ka delta N
dalīts uz n, es varu uzrakstīt arī kā logaritms delta no logaritma izmaiņu. To es arī darīšu, ka delta no logaritms no n, šis te lielums ir vienāds ar m reiz g reiz delta h dalīts uz kbt. Un ar mīnusu zīmi nozīmē, ka ejot augstāk, mums daļiņu skaits samazināsies. Izrādās, ka šo te delta no logaritma es uzrakstītu arī kā logaritms no attiecības. Jā, daži pieraksta. Man ļoti patīk, kāds pilsvaldes skan, ka visi mēģina pierakstīt, tas tā kā stundās. Jums droši vien skolā atprasīs, jā? Jūs esat šeit kārtīgi visi pierakstījuši. Ok, ļoti labi. Jā, prasa? Ok, šis interesē, jā? Var arī nākt pie manis uz konsultāciju interesē. Es varu pastāstīt arī iespējams vēl kaut ko. Ok, un tad, ko es izmantoju? Es izmantoju logaritma īpašību, ka logaritms no šī te ir tas pats, kas e pakāpē, tas, kas ir otrā pusē. Tātad šo te n attiecība ir eksponente, jeb e pakāpē, tas, kas ir otrā pusē. Un kas ir svarīgi, es ieraudzīju, ka m reiz g reiz delta h, un tas man kaut ko atsauc atmiņā. Kuru m reiz g reiz h kaut ko atsauc atmiņā? Bez manis vēl kādam. Potenciālā enerģija, jā, tieši tā. Un es pasaku, ka potenciālās enerģijas izmaiņa dalīts uz KBT ir vienāds ar daļiņu skaits augstākajā līmenī pret daļiņu skaitu apakšējā līmenī. Tur vēl mīnusa zīme, droši vien, ko es nepateicu. Bet tātad starp diviem līmeņiem daļiņu skaita attiecība ir tāda pati, kā E pakāpē potenciālās enerģijas starpības ar šiem diviem līmeņiem. Neizklausījās vienkārši vēl izdalīts ar KBT un vēl mīnusa zīme un daudz kaut kādas tehniskas nianses. Un mēs esam nonākuši līdz trešajam piemēram, tad šis bija otrais sedimentācija. Man pirms trešā piemēra ir vēl nedaudz par sedimentāciju. Es ieguvu šo te formulu m reiz g reiz delta h dalīts uz KBT, kas nozīmē, ka ir kaut kāds augstums, kurā mums daļiņas praktiski sedimentēs. Jautājums, cik liels augstums ir, kurā šīs daļiņas sedimentēs. Ja mēs pamēģināsim ar dubļiem, iegāzīsim, pagaidīsim, dubļi visi noslāņosies pašā apakšā. Ja mēs iegāzīsim, piemēram, kaut ko citu, piemēram, sāli tur iekšā, sāls nenostāsies viss apakšā. Sāls būs visā šķidrumā. Jautājums, cik lielām ir jābūt daļiņām, lai viņas nosēstos pašā apakšā. Un cik lielām jābūt daļiņām, lai viņas, cik mazām jābūt daļiņām, lai viņas nenosēstos apakšā. Un izrādās to var izrēķināt. Jā. Mēs ņemsim, kā tas lielums ir aptuveni 1, jā. Protams, tur tas ar 10, tad ir viss nosēdies, ja viņš ir 0,1, tad ir pilnībā nenosēdies. Pie 1 ir kaut kāds robežvērtība. Jā, to mēs tūlīt paskatīsimies. Ja būs smags, tad viņš nosēdīsies, mums būs problēma ir taisni pretēji, kā panākt, lai nenosēžas. Kā panākt, lai tā ir tā sauktā dispersija. Kā nenoslāņojas. Paiet laikam, objekti nenoslāņojas. Cik maziem tad jābūt šiem te objektiem? Tātad mēs varam izrēķināt, kāds ir efektīvais augstums, kurā viņš noslāņojas. Un tad mums ir jāizdomā, mēs varam izrēķināt, cik ir KBT, pareiķinam Boltzmann konstanti, pareiķinam ar temperatūru, iegūstam kaut ko aptuveni 4×10⁻21. Ja, pārējā ar to pašu ieguva. Ir ok. Labi, G mēs arī varam izrēķināt aptuveni 10, to mēs visi labi zinām. Citiem nav viņa aptuveni 10, cik tiem ir. Pieņemsim, ka mēs gribam glāzi. Glāzes augstums 20 cm, kaut kāda tāda glāze. Gribam, lai šajā te augstumā nenoslāņojas, tad es varu izrēķināt, cik man lielai ir jābūt masai šim te objektam, lai viņš nenoslāņotos, un es iegūstu, ka masa ir bez mērvienības. Man kaut kur mērvienība ir aizpeldējusi. Kāda jums šķiet tā ir mērvienība? Tie ir kilogrami, jā. 2×10⁻21 kilogrami, jeb... Kas tie ir pa gramiem? Kurš zina? Daudzkārtņas. Tie noteikti nav pikogrami, tas ir vēl kaut kas vēl mazāks. Tad pikograms būs, nemāku izreikināt,
15 plus vēl 3 mīnus 18, tas ir vēl mazāks par piku. Kas ir nākamais aiz piku? Femto. Tie ir 2 femtogrami. Ja? Tātad vajag 2 femtogramus masai būt šīm te daļiņām. Izklausās vau, bet ja mēs parēķinām, ja mēs paņemam, ka blīvums ir aptuveni 1000 reizes lielāks par to, kurā mēs to mēģinām sedimentēt, tad tai daļiņām jābūt ar 8 nanometriem. Piemēram, ūdens daļiņas, kas gaisā nenosēžas, tad viņu izmērs ir, piemēram, 8 nanometri. Migla izrādās ir ar 8 nanometru izmēru. Tur droši vien būs vēl mazāks, jo mums nav glāzes izmērs, bet parasti migla veidojas kaut kādus pāris metros, bet to izmērs ir nanometri. Jā, tad mēs varam izreikināt, ka miglai ir jābūt nanometri, droši vien nebūs 8, būs 6, bet aptuveni tas pats. Tad glāzē, ja mēs gribam, piemēram, kaut kādu, kam ir 1000 reizes lielāks blīvums par ūdens, nevis 1000 reizes, bet par 1000 lielāks blīvums nekā ūdenim. Labi, dzelzim tur ir vēl vairāk 1000. Bet palielam tas izmērs, kas ir tām daļiņām, tie ir nanometri. Viss, kas ir mazāks par nanometru, mums nenosēdīsies, tie, kas ir vai daži nanometri. Tie, kas būs jau mikrometros, to, ko jūs varat ieraudzīt ar mikroskopu, tas viss ar laiku sedimentēs, viss noslāņosies. Izņemot gadījumu, ja jūs tiešām dabūnat, ka blīvumi šīm te vielām ir ļoti līdzīgi, ka starpības ar blīvumiem, piemēram, ir 1 vai vēl mazāks. Tad jums viņas nenoslāņosies. Ja? Tad tas ir ļoti svarīga formula, ko mēs ieguvām. Tad, ja jūs domājat, cik liels izmērs ir miglai, kura nosēž, šis, protams, ir stacionārs stāvoklis, miglai ir dinamisks stāvoklis, viņš ar laiku nosēžas, kā mēs zinām, bet, piemēram, mākoņi nenosēžas. Mākoņiem ir višu cintu temperatūra, nianses, bet stila nanometri. Un pēdējais piemērs man ir gumija, tāpēc jums visiem ir gumijas, bet pirms mēs ejam pie tām gumijām, kas jums ir rokās, ir jāizdara kaut kas vēl nedaudz cits. Man ir gumijas elastība. Kas ir gumija? Es uzrakstīju uz tāfeles. Ko tas nozīmē? Iespējams. Jā, tas ir polimērs, kurš īstenībā nav statisks, viņš īstenībā nedaudz kustās. Tā kā ir siltums, pa viņu daudzās visu kaut kādas daļiņas, viņš pats pa sevi daudzās, viņš ir visu laiku termiskā kustībā. Tāpat kā jebkura cita viela visu laiku atrodas termiskā kustībā. Polimērs izskatās aptuveni šādi, ļoti gara molekula, un mums ir kaut kāds attālums starp polimēra viena galu, polimēra otru galu. Parasti jums vienā šādā gumijā ir ļoti daudz šādi te polimēri salipināti kopā, dažādos virzienos, dažādos veidos, bet viņi ir ļoti daudz šādi te polimēri, kur ir ļoti daudz arī savijušies dažādos griezumos un viskaut kā savijušies. Tad garums, tad attālums no sākuma vietas, jeb no vienas pieskaršanās vietas līdz otrai pieskaršanās vietai, viņš mainās, viņš svārstās. Un viņam ir kaut kāds normālais garums L0, un viņam ir kaut kāda izmaiņa. Man tur ir pierakstīts tāds burtiņš N, kas nozīmē normāls sadalījums. Kurš zina, kas ir normāls sadalījums? Aha. Kurš zina, kas ir Gausa sadalījums? Aha. Kurš zina, kas ir zvanveida sadalījums? Tas viss ir viens un tas pats. Jā, tas ir apzīmēts ar to N, kas nozīmē, ka, ja mēs pastīsimies kaut kādu garumu L, man ir garums L, tad cik daudz būs dažādi garumi, tad šeit pa vidu man ir 0, tas ir tas L0, tāda būs visvairāk. Bet būs nedaudz arī pa labi un nedaudz arī pa kreisi, būs bišķi garāk un bišķi īsāks arī tās laikam, un tas notiek visu laiku dinamiski. Viņš nav tā, ka dažas daļiņas ir šeit, daļiņas ir šeit. Viņas visu laiku svārstās. Visu laiku mainās viņu garums. Uz vienu pusi, uz otru pusi viņš tas svārstās. Tāpēc, kāpēc svārstās? Tas pats, kas ar tām tur, tas ir ar to entropiju saistīts. Tas ir saistīts ar to, ka mums visu laiku ir kaut kāda termiskā kustība, visu laiku kaut kas mainās.
Arī tās iepriekšējais, ko es par sedimentāciju runāju, tās daļiņas, dažas iet uz augšu, dažas iet uz leju, bet visu laiku viņas mainās, bet tas sadalījums paliek viens un tas pats. Šeit ir tas pats, ka tas sadalījums, tas cik daudz daļiņas ir šeit augšpusē, salīdzinot ar to, kas ir nedaudz pa labi vai nedaudz pa kreisi, no normālajiem sadalījumiem arī ir līdzīga forma, ir eksponenti, man mīnus zīme ir pazudus. Ej, tu nost. Tā arī mēdz gadīties. Ai. Tur jābūt mīnusa zīmei. Ja mēs skatāmies potenciālo enerģiju atspērēji, gumija taču strādā kā atspere. Droši vien kāds skolā taisīs laboratorijas darbu par gumiju. Viņa strādā līdzīgi kā atspērēji. Un atspērēji var pierakstīt potenciālo enerģiju, ka ir kaut kāda atspēres konstanta K reiz atspēres pagarinājums kvadrātā dalīts uz 2. Tie, kas ir veikuši eksperimentu ar gumiju, noteikti zina, ka šo formulu var izmantot, var noteikt šo te koeficientu K un iespējams var noteikt tā saukto Junga moduli, lai arī kas tas būtu. Un tad, ja mēs pielīdzinām šos te divus sadalījumus, tad šis bija saistīts ar to, ka mums viss notiek ir termiskajā kustībā saistīts ar šo te entropiju. Un tas, kas ir, šis ir sadalījums, kāds mums būtu daļiņām dēļ tā, ka viņas atrodas siltuma kustībā. Tas, ko mēs ieguvām iepriekšējā izteiksmē, ka ir mīnus potenciālās enerģijas, mīnus potenciāla enerģija dalīts ar KBT. Un potenciāla enerģijas izmantoja šo te potenciālu enerģiju tagad. Kas notika? Viss slikti. Un tagad es pielīdzināšu šos divus sadalījumus. Un es iegūšu, ka es redzu šo te vienu sadalījumu, kuram es nezinu, kāpēc mīnuszīmi neesmu pierakstījis. Es redzu šo te otru sadalījumu, un es viņus pielīdzinu, un es dabūju, ka konstanta K, šī te K konstanta, kas šeit parādās, vai šajā potenciālā enerģijā, ir Boltzmann konstants reiz temperatūra dalīts ar kaut kādu raksturīgo šo te svārstību, jeb šī te sadalījuma raksturīgo platumu. Kādas sekas no tā? Ko jūs te ieraudzījāt? Vai jūs redzat kādas sekas? Es redzu, ko tad? Kas ir šis? KBT dēls ar sigma ir kaut kāda konstante. Viņa saistīta ar polimēru. Kaut kāda polimēra konstante. Es negribu iet niansēs. Ja atnāks pie manis uz kursu soft matter, es tev izstāstīšu. Ja, kāda ir seka no tā? Ko mēs te redzam? Ka konstanta K ir atkarīga no temperatūras. Tas nozīmē, ka ejam pie nākamais. Šis es ceru, ka man palaidīsies, pagaidīsim, kamēr viņš ielādējas. Es ceru, ka viņš būs labāk kvalitātē. Tā ir tikai bilde pagaidām. Labs jautājums. Nē, es laikam pats varēšu izstāstīt. Es izstāstīšu sākumā, un pēc tam palaidīšu video. Tātad, kas mums te ir? Mums ir statīvs, pie statīva piekarināta gumija. Gumijai galā ir atsvars, kaut kas smags, un tas viss ir nolikts uz svariem. Tālāk gumija tiks sildīta ar kvēldiega lampiņu. Ja? Un jums ir jāpasaka, kas notiks ar svaru rādījumu. Mainīsies ideāli. Tieši tas arī, ko mēs iepriekš ieguvām, ka mainoties temperatūrai mainās kā jeb atsperes, jeb gumijas stinguma koeficients. Mēs ieguvām, ka stinguma koeficients pieaug. Kurš zina, kas ir atsperes stinguma koeficients? Ok, tad jautājums priekš jums. Kā jums šķiet? Kas notiks ar svaru rādījumu? Kurš saka, ka palielināsies ceļu roku? Uzsildot gumiju, kā atsvars vairāk stutēsies uz svariem. Okay. Kurš uzskata, ka sasildot gumiju atsvars
taisni darīs pretējo, ka viņš kļūs viegli. Nu, atspēr, gumija vairāk viņu pavilks un viņš kļūst svērs mazāk. Ok, mazākums. Skatīsimies, vai man palaižas video. Tiešām. Kas te notiek? Pamēģinam vēl vienreiz. Nē, viņš aizgāja tālāk. Labi, ejam atpakaļ. Es izstāstīts. Nu taču. Man nav vairs nekādu citu iespēju, man tikai laserpointers palicis. Nu taču nē, tik foršs video bija. Es arī mēģināju pats uztaisīt, man nesanāca. Viņš ir YouTube, jā. Labi, šis paliks tad. Šo es atradīšu un parādīšu. Mēs aiziesim uz pēdējo daļu, kas ir gumija. Vai gumija izstiepjot uzsilst? Kurš domā, ka gumija, šī te gumija, kas jums visiem ir, izstiepjot uzsilst? Ok? Kurš domā, ka viņu izstiepjot atdzisīs? Ok, labi. Kas šajā gadījumā notiek ar entropiju? Viņu izstiepjot. Kurš domā, ka izstiepjot gumiju, jūs palielinat gumijas entropiju? Ok, kurš uzskata, ka jūs samazinat entropiju? Ok, kurš uzskata, ka jūs nemainat entropiju? Ok, labi. Kāpēc jūs domājat, ka palielinās entropija? Vairāk vietas. Labi, kāpēc ar viņa sākotnēji nav tādā garumā, kā jūs viņu izstiepjat, bet viņa ir īsāka? Kāpēc viņa ir īsāka? Jūs izstiepjat. Ko entropija grib darīt? Ja jūs uz viņu nekādīgi nevelkat, ko entropija grib izdarīt? Palielināties. Kad ir vislielākā entropija? Tad, kad jūs uz viņu neko nedarat, tad entropija ir vislielākā. Tā, ka jūs izstiepsiet, jūs īstenībā entropiju samazināsiet. Ja mēs iedomāsimies to iepriekšējo polimēru, kas man tur bija savijies viskaut kā un viskaut kādus stāvokļus varēja taisīt, jūs viņu izstiepāt, viņam nav vairs iespēja nekādus tādus līkumiņus taisīt, viņam tikai viena iespēja būt taisnam. Nevis līkums uz vienu pusi, līkums uz otru pusi, te pa kreisi, te pa labi, te līkumiņš uz aizmugures priekšu. Vai jūs viņu paņemat izstiepjat, viņam vienkārši nav variantu vairāk. Viņš stāv taisnīgs kā stabīģi. Tātad jūs samazināt entropiju īstenībā izstiepjot. Šito jau es izstāstīju, diemžēl. Labi, tātad mikrostāvokļu skaits izstiepjot samazinās, jo jūs viņu uztaisījāt taisnu. Kāds izskatīsies ideālai gāzei? Kā ideālai gāzei var samazināt mikrostāvokļu skaitu? Tā temperatūra nemainās, temperatūra aizmirstam. Saspiežot, ja? Tad, ja mēs samazinām tilpumu, mēs samazinām brīvo stāvokļu skaitu. Tātad gumijas izstiepšana ir tas pats, kas gāzes saspiešana. Ja mikrostāvokļu skaita samazināšana. Kas, kā jau jūs teicāt, ja mēs gāzi saspiežam, tad viņa uzsilst. To jūs noteikti esat pamanījuši, kur jūs to varētu pamanīt, mēģinot riepu piepumpēt. Jūs gāzi spiežat, un jums tas ventils uzsilst. Ja kāds to nav darījis, tad pamēģiniet, kad jūs pumpējat riepu, pataustīt ventilu, kāds pēc tam ir. Viņš būs gana silts. Toties, ja jūs laidīsiet gāzi ārā, viņš būs ļoti augsts. Mums vēl vajadzēs izmērīt temperatūru. Tad jums būs gumija, jums vajadzēs izmērīt temperatūru. Ar ko jūs mērīsiet temperatūru? Tā, daži piedāvā ar pirkstiem. Ok, vēl varianti. Ar vaigu ideāla ideja. Ar mēli vēl labāka ideja. Man piedāvājums ir mērīt ar augšlūpu. Ja? Tātad augšlūpa tas ir šeit. Tātad pirmais pataustam gumiju, kāda ir tagad. Man ir viena roka, jūs to darat ar divām rokām.
Un tad jūs izstiepjat. Oi. Kurus varētu pieturēt? Ja? Un tad pieliekam pie lūpas, tā, kad ir izstiepta. Vai pareizi sakot, visu laiku turam un izstiepjam. Jo mēs viņu vairāk izstiepsim, jo jūs vairāk sajutīsiet šo te atšķirību. Te vajag bildi, vajag labi izskatās, kā ūsas visiem būtu. Ir ūsas, ja? Un arī uzsila, ja? Jūti kā uzsila? Kurš nejūta kā uzsila? Ok, nav roka meša, tas ir labi. Kurš jūta kā uzsila, paceļ roku? Ok, nice. Tad jautājums priekš jums, kā var atdzesēt gumiju? Iemetot leduskapī, mēs atceramies, ka mēs ārējo temperatūru nemainam. Bija variants saspiežot. Kas notiks, ja saspiedīs? Arī īstenībā tas pats efekts, kas izstiepjot. Jo normāls stāvoklis gumijā ir neizstiepts. Ja jūs jebko izmainat, tad jūs palielināt entropiju. Nē, taisa pretēji, jūs samazināt entropiju un temperatūra no tā grib pieaugt. Bet tur bija ļoti laba ideja. Atgriezt sākotnējā stāvoklī. Kā to dara? Tad jūs viņu izstiepjat, pagaidat līdz iestājas, līdz viņi dabūn termisko līdzsvaru ar apkārtējo vidi, un tad jūs palaižat vaļā. Un viņai vajadzētu atzist. Vai ir skaidrs process? Ja? Mēs izstiepjam, mēs gaidām. Cik mēs ilgi gaidām? 5 minūtes izklausās labi, minūte arī būs labi. Minūte pagaidām, var arī mazāk. Un tad pieliekam pie lūpas un atlaižam vaļā un jūtam, ka viņi atdziest. Tā, tad arī noslēguma jautājumi. Pēc noslēguma jautājumiem es parādu vēl video. Noslēguma jautājums ir entropiskais spēks, jeb spēks, par ko es šodien stāstīju, nav īsts spēks. Ja nav neviens no fundamentāliem spēkiem. Cik ir fundamentālie spēki? Cilvēks saka 4, es zinu reāli 2. Es zinu tikai elektrostatisko un gravitācijas, tie pārējie ir kvanti, un ar kvantiem es nestrādāju. Bet, ja jums ir ar siltumu kaut kas saistīts, ar temperatūru, tad entropiskais apraksts izrādās ir efektīvāks nekā ņemt visas daļiņas skaitīt. Un tad no tā mēģināt kaut ko sarēķināt ļoti daudz daļiņām. Vienkārši pasakam, ka mums ir ļoti daudz daļiņas, skatāmies, kāds ir makrostāvoklis. Un kāds atrada man video. Tu vari arī palaist? Ideāli, mums tagad būs video, kur jūs redzēsiet, kas notiek, ja mēs sildam gumiju un uz svariem atstrots atsvers, un pēc tam es izstāstīšu, kas tur īsti notiek. Šī vieta izskatās diezgan ok. Man bija variants 56. sekunde, bet 44. arī varētu būt tīri ok. Labi, pietiks, tālāk izstāstīšu. Vai tas bija tas, ko jūs gaidījāt? Jūs gaidījāt, kā gumija gribēs izstiepties, tā, ka viņa uzsils. Jo tas ir tas, ko parasti dara dažādi kristāliski materiāli. Tātad uzsilstot attālums starp kristāliskajām daļiņām palielinās. Gumijai būs taisni, kā redzam, bija taisni pretēji. Attālums samazinājās. Tas ir tā iemesla dēļ, ka mums ir tas polimērs, kurš ir izstiepts tagad. Un viņam ir kaut kāds tur stāvoklis, kaut kāds tur 1 vai 2 vai 3 vai 4, un tad jūs viņam iebliežat palielinot temperatūru. Palielinot temperatūru
pa viņu sāk daudzīties vēl vairāk daļiņas. Viņš vairs nevar palikt tik taisnis, kā viņš bija. Viņš grib saliekties. Ja jums te daudzās, no visām pusēm jums te daudzās daļiņas, jo lielāka temperatūra, jo jums vairāk daudzīsies pa jums daļiņas visādas. Tad, jo lielāka temperatūra, jums vairāk daudzīsies, jums būs grūtāk taisni nostāvēs, jūs bišku sāksiet liekties. Tāpat ir tas polimērs. Jo vairāk daļiņas daudzās pa viņu, jo viņš vairāk saliecas. Viņš mēģina tikt vairāk uz sākuma stāvokli. Vai arī, ja mēs tos runājam caur entropiju, vai es to varu izstāstīt tā vienkārši? Šis bija labs skaidrojums, manuprāt. Ja? Tāpēc temperatūras ietekmē polimērs kļūst, tas stinguma koeficients palielinās. Viņš vairāk grib sarauties. To arī mums rādīja tā formula, ka, jo ir augstāka temperatūra, jo stinguma koeficients, jeb tas, cik ļoti ir nepieciešams spēks, lai pagarinātu pa noteiktu garumu, mums palielinās. Šis, cik mums ir laiks, ideāli, tieši tā kā es gribēju, ko es vēl gribēju jums pateikt. Paldies par uzmanību, un ja kas, droši nāciet pie manis pirmajā kursā, es jūs visus gaidu. Ja? Pirmajā kursā mācīsimies matemātiku kopā. Ja jums šīs formulas šitas sarežģītas, ticiet man, būs vienkāršas, un jūs visu sapratīsiet. Tiekamies studijās. Paldies. Un tagad vārds